Sveicināti! Šodien esam pie RBB un mēs dalīsimies savā pieredzē par to, kas ir šī brīža aktuālās tēmas. Ilgspējīga būvniecība, ilgmūžīga būvniecība. Es vēlētos vairāk izcelt dabai un cilvēkam draudzīga būvniecība. Kas tas īsti ir? Kas tajā ietverās? Tie ir materiāli, ko mēs izmantojam, un tas ir viss kopums, ko mēs atstājam būvniecības ciklā pēc sevis. Šodienas modernā industriālā būvniecība ir paredzēta tā, lai visi materiāli, kas tiek izmantoti mājas būvniecībā, būtu nodrošināti no ārējās un iekšējās vides ietekmes. Bet jāatcerās viens. Tomēr mēs domājam par savu veselību, un tādā izpildījumā cilvēka veselība ir atstāta otrajā plānā. Atgriežoties atpakaļ vecajām būvēm un tā kā agrāk ir būvētas ēkas, viss uzsvars bija uz cilvēku veselību un labsajūtu. Izmantojot kokšķietu plāksnes māju būvniecībā, mēs vairs nesatraucamies tik daudz, kā pasargāt pašu siltumizolācijas materiālu, bet kā vairāk nodrošināt patīkamu un veselīgu vidi savās mājās. Viņi ir viegli padodās arī jebkuram, kurš būtu gatavs būvēt pats un darīt pats. Kaņepju pakulis sevi jau ir pierādījušas, tāpat kā linu pakulis jau vairāk nekā 100 gadus. Šajā gadījumā mēs joprojām izmantojam viņus arī šodien logu iestrādēji, durvju iestrādēji un nevēlamo spraugu aizdrīvēšanai. Ieguvums no kaņepju pakulām ir tāds, ka iestrādes process ir vienkāršāks, jo mēs apzināmies to, ka kaņepju pakules šķiedra ir daudz noturīgāka pret ārējo vidi. Kā arī viens no lielākajiem bonusiem – kaņepe nav patīkama nevienam grauzējam. Mēs kā cilvēki to nejūtam, mēs viņu varam smaržot, taustīt, kaut vai arī nakšņot uz viņas. Toties grauzējiem un citiem mošķiem viņa īsti nepatīk. Esam nonākuši pie iekšējās apdares. Un atkal atgriežamies pie tā, kas ir pārbaudītas vērtības. Vēsturiski tika izmantots kaļķa apmetums un māla apmetums. Arī šodien mēs piedāvājam māla apmetumu. Ja vēsturiski tika izmantoti koka skaliņi vai niedru sieti kā apmetuma nostiprināšanai, tad šodien mēs jau izmantojam tādus materiālus kā džutas siets. Pateicoties džutas sietam, mēs varam atļauties šo materiālu tērēt mazāk un veidot šos biezumus plānākus. Bet kāds tad ir tas īstais iegūms no māla apmetuma iekštelpās? Māls ir viens no tiem retajiem materiāliem, kas spēj mitrumu lieko uzņemt un nepieciešams gadījumā arī atdot telpā. Līdz ar ko mēs spējam nodrošināt kvalitatīvu un cilvēkam patīkamu klimatu. Runājot par māla labajām īpašībām, jāatcerās, ka viņš ir ugunsdrošs. Viņš spēj regulēt klimatu, viņš neatstāja nekādu ietekmi uz cilvēku veselību. Tikai tādēļ, ka šis materiāls neizdala no sevis neko lieku. Atkal atgriežoties no perspektīvas, ilgtermiņā māls ir pateicīgs no tāda skatu punkta, ka mēs viņu varam ļoti elementāri labot. Tā kā šis materiāls miedarbībā ar ūdeni atdzīvojās, mēs varam veikt dažādus labojumus, skrāpējumu labojumus, buktu labojumus vai tikpat vienkārši ielikt ielā. Kurš materiāls vēl ir tik vienkārši? Visiem mums labi zināmais māls ir sastobams brūns. Bet mūsu gadījumā piedāvājums ir daudz plašāks. Māla torņi ir dažādi. Tumši, zili, zaļi, kā arī sarkani. Arī no dizaina aspekta skatoties, mēs varam šim mālam piedot dažādu struktūru un stilistiku. Līdz ar ko viņš kopdarbā ar dažādiem citiem materiāliem sevi ļoti labi pozicionē. Daudz noteikti jautās. Klau, veselīgs uzturs, tas ir dārgi. Uzbūvēt ekoloģisku māju, tas ir noteikti vēl dārgāk. Īsti nē. Ja mēs salīdzinām divas būves, industriālā būvniecība un ekoloģiskā būvniecība, jāatcerās to, ka ekoloģiskā būvniecībā mēs varam panākt mazāku materiālu patēriņu, plānākas sienas, kaut kā arī tajā pašā industriālā būvniecībā mums ir daudz un dažādi vēl faktori, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu uzturēties šajā ēkā. Līdz ar ko galā tās izmaksas ir ļoti līdzīgas. Tomēr, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, mūsu vide, kurā mēs dzīvojam, ietekmi uz mūsu veselību, tam kāds var pielikt cenu, vai mēs par to aizdomājamies. Jo arī galu galā mēs nonākam pie
jautājuma, kādas tad ir īsti utilizācijas izmaksas šādai ēkai? No teorētiskā viedokļa mēs varam daudz un plaši stāstīt. Tomēr ir laiks apskatīties, kā tas īsti izskatās praksē, un lai kāds mums padalās no praktiskiem piemēriem, kā reāli iedzīvot šādā mājā. Sveiks, Andri! Sveiks, Adi! Tu kā Tiny House Factory vadītājs, kurš ir pieredze bagāts gan karkasu būvniecībā mazizmēriem, gan lielizmēriem, kas ir tās lietas, kas ir mainījušās un kādas ir tās lielākās ieguves no tā, ka tu izmanto ekoloģiskus materiālus? Un pamatā viss sākās ar to, ka tu uzsāki ar savu pieredzi. Es neesmu tas cilvēks, kas uzreiz uzticās. Man vajag visu pamēģināt uz savas ādas. Principā, viss, kas ir mājas būvniecībā, ko mans uzņēmums dara tagad ar mājām, ir no sākuma notestēts tieši uz manis. Tikai tad es to, un man tas ir paticis, tikai tad es to daru savā uzņēmumā, mājām, kuras es pārdodu tālāk saviem klientiem. Līdz ar to, principā, to, ko es vēlos uzcelt sev, to es piedāvāju arī citiem. Sākumā, kad klientam es izstāstu, kādi būs iegūmi no mājas, kas ir būvēta no dabīgiem materiāliem, viņi saprot tikai to pēc laika, principā diezgan ātri, tikai tad, kad paši jau sākt arī mājā dzīvot un apdzīvot. Kā pieņemsim, mēs pagājuši gadu rudenī klientam aizvedām 60 kvadrātmetru māju. Viņš man pavasarī zvana un saka, kad esmu samalojis par apkures izmaksām. Ir bijis 2 reizes lētāk, nekā es viņam biju solījis. Pārsteigti to, ka mēs neizmantojam ventilācijai klasiski sienā iebūvētu rekuperāciju. Mēs piedāvājam tikai un vienīgi logus. Un mājā ir perfekts klimats, bez jebkādām papildus mehāniskām, elektroniskām ierīcēm. Tāpēc ir tāds termins mūsdienās gudrā māja. Mūsu mājas īstenībā ir no dabīgiem materiāliem, ne tikai mūsējās, bet ja kurš būvē no dabīgiem materiāliem mājas, tās ir vienīgās gudrās mājas. Bet īsāk sakot, noteikti ir tā, ka ekoloģiskai mājai viņa kalpo mums. Pareizi? Tā ir, jā. Paldies tev liels par dalīšanos pieredzē. Un, tiekamies nākamreiz, jā? Tiekamies nākamreiz noteikti.